Fizioloģiskos procesus olnīcās un dzemdē regulē hormoni. Smadzenēs gonadotropīna atbrīvotāja hormons, kas izdalās no hipotalāma, stimulē luteinizētāja hormonu un folikulu stimulējošā hormonu veidošanos hipofīzē. Tie savukārt regulē estrogēnu un progesteronu sintēzi olnīcās. Ovulācija notiek vienu reizi menstruālā cikla laikā, kad olšūna iziet no olnīcas un nonāk olvadā. Pēc dzimumakta vīriešu spermatozoīdi vispirms sasniedz dzemdi un pēc tam nonāk olvadā. Šeit tie var sastapt olšūnu, kas izdalījusies pēc ovulācijas, un ja viens no spermatozīdiem iekļūst tajā, tad iespējama apaugļošanās un rezultātā var iestāties grūtniecība. Bet ja bērna piedzimšana pašlaik nav vēlama, no tā var izvairīties pat kontracepcijas metodes neveiksmes gadījumā vai pēc neaizsargāta dzimumakta. Lietojot avārijas kontracepcijas līdzekļus Eskapel vai Postenor, ir iespējams izvairīties no neplānotas grūtniecības. Šie medikamenti satura levonorgestrēlu. Tas ir zināms hormons, kas ietilpst arī daudzu perorālās kontracepcijas līdzekļu sastāvā. Eskapel un Postenor darbojas tāpat kā ikdienā lietojamās pretapaugļošanās tabletes, izņemot to, ka lietojums pēc dzimumakta tās aizkavē vai nomāc ovulāciju, kavējot vai novēršot luteinizētāja hormona līmeņa palielināšanos, tā saukto LH pīķi. Olšūna neiziet no olnīcas, līdz ar to ovulācija nenotiek un apaugļošanās nav iespējama. Šādā veidā šie medikamenti novērš grūtniecības iestāšanos. Gaidot olšūnu, olvadā nonākušie spermatozīdi izdzīvos vēl dažas dienas, taču tikšanās ar olšūnu nenotiks. Tāpēc starp avārijas kontracepcijas tableti un abortu nevar likt vienlīdzības zīmi. Tieši pretēji, Eskapel un Postenor ļauj izvairīties no aborta vai neplānotas grūtniecības, ja tos lieto cik ātri vien iespējams pēc neaizsargāta dzimumakta vai citas kontracepcijas metodes neveiksmes gadījumā.